4 finālisti Okartes akadēmijā vada jau 12. nedēļu, bet līdz izšķirošajam koncertam palikušas nieka 4 dienas. Man liekas, ka grūtākais ir tas, ka mēs jau šeit esam iemācījušies arī daudz, vokāli, visu kaut kāds tādas piškas, kuras es nekādu nebūtu nezinātu. Bet arī jums nav tas, ka jūs sevi esat izpratuši kaut kā vairāk? Man ir iekšējais riktīgi. Nenormāli. Man ir riktīgi. Tas, kas tev apzinies sevi, kas tu esi un dari ar mūziku. Kas ir mans, kur ir man vājība? Kāpēc es to daru? Atnākot šovu noteikti nedziedāju tā, kā es dziedu tagad. Un es noteikti nedzirdēju to, kad es dziedu slikti. Tagad es dzirdu, kad es dziedu slikti. Kad es dziedu slikti. Un tieši es atceros, kaut kad šovu sākumā, man bija rītīgi tas, ka es cepos par tām dziesmām, ko cik stūp dziesma, la. Pirmkārt, dziesma nav stūba, bet vaina ir tevī. Un man Nikolais saka, Samanta ir jāmāk, nodziedāt visu dziesmu. Es domāju, ko tu runā? Es esmu ieguvis ļoti daudz cilvēkus apkārt. Tādus, kas ir tiešām domājoši cilvēki un kas ir daudz ko sasnieguši. Ko vēl es saprotu īstumā no kopējiem visiem dalībniekiem kopumā? Lai tu būtu ritīgi tāds labs mākslinieks, izpildītāji mākslinieks. Tev jābūt arī ritīgām zināšanām apakšā. Tieši tā. Grāmatas jālasa, viss kaut kā. Viss. Tev pašam jābūt fiškai īstumā, lai tu varētu kaut ko vispār. Tev pašu numuru uztaisīt. Kāpēc? Kā un ko? Jā, kāpēc? Tieši tā. Jo, piemēram, citi saka, es nezinu. Jā, bija pašā manā dzircenītī būtībā man reizi ļoti palīdzēja. Jo es nezināju, no kuru gadsimtu, no kurienes viņa nāk tā dziesma. Labi, varbūt jūs būtu ārā, es varētu par to painteresēties, bet būtībā iekšā mums nav tāda iespēja. Bet es zinu, ka, ja tu ņem dziesmu, ir baigi svarīgi painteresēties. No kurienes viņa nāk, kurš viņu izpildīja, kāpēc viņš izpildīja, kāpēc viņš sarakstīja to dziesmu. Tā lielākā kļūda, ko jūs varētu izdarīt, teiksim, pabeidzot šo šovu, pirmais, doties pelnītā atpūtā un domāt, ka jums nekas vairs nav jādara savas karjeras, teiksim, labā. Jūs varētu domāt, ka jūs visi esat jau sasnieguši. Man liekas, ka jūs tīri labi zināt, ka tas tā nav. Droši vien kāds izejot ārā domās, teiksim, no tās uzmanības būs apreibs un domās, ka nav nevainas, vispār viss jau notiek. Esmu topā, esmu televīzijā un koncertos arī kā tīri labi iet un ar to būt arī mierā. Šovu mēs varam paildzināt šovu pa 1 nedēļu. Tu palīdzi? Kur dēļ? Ja 2 nedēļas?